2015. Gada oktobra beigas. Rietumu konferences 10. pozīcijā esošā Rīgas Dinamo savā laukumā uzņēma Austrumu konferences astoņniekā mājojošo Hanti-Mansijskas Jugra. Tobrīd rīdzinieki iepriekšējos 5 mačos bija spējuši gūt vien 7 vārtus, kas bija dalīti ar Severstaļ sliktākais rādītājs visā līgā un iekrājuši vārtu attiecību 7-17. Turpretī Jugra hokejistiem statistika saile izskatījās pievilcīgāka - 15 iemestas un 19 zaudētas ripas, Arēna Rīga un 5582 skatītāji klātienē. To vakar kļuva par lieciniekiem vienai no graujošākajām uzvarām kluba modernajā vēsturē. Cīņas pirmā trešdaļa sākās jaudīgi, mājiniekiem iemetot 4 bezatbildes vārtus, piedevām 3 no šīm ripām pretinieku tīklā ielidoja 1 minūtes laikā. Kopumā šajā mačā dinamiešu rindās ar precīziem metieniem izcēlās Kristaps Sotnieks, Miks Indrašis, Māris Bičevskis, Edgars Kulda, Miķelis Rēdlīks, Tims Sestito un Tomašs Kundrāteks. 4 no viņiem tie bija pirmie vārti sezonā, bet Edgaram Kuldam vispār pirmais vārtu gūms KHL karjerā. Pie rezultativitātes punktiem šajā cīņā tika 15 Dinamo hokejisti, un 3 no viņiem sakrāja pa 2 punktiem. Rīdzinieki demonstrēja fantastisku metienu efektivitāti, realizējot 17,5% savu izdevību un kopumā pārmētājot pretiniekus ar 40-24. Pirmās trešdaļas dominanci vislabāk raksturoja metienu attiecība 15-3. Rezultatīvākais mača griezumā izrādījās otrais virknējums, kur visi 3 uzbrukuma noslēgumi tika īstenoti spēles otrajā trešdaļā, pareizai izceļoties jau minētajiem Sestito un Indrašim, kā arī čehu aizsargam Kundrātekam. 2010. gads rīdziniekiem sākās uz ļoti patīkamas nots. Iekrāto 4 zaudējumu sēriju Rīgas Dinamo pārtrauca ar īstu uguņošanu laukumā. Kontinentālās hokeja līgas izbraukuma spēlē ar 7-2 burtiski saplosot gabalos Novosibirskas Sibīri. Jāuzsver, ka pirms šī mača abām komandām pēdējie 4 mači bija izvērtušies neveiksmīgi, tāpēc gaisā birmoja attiecīga spriedze. Meklējot jaunu ķīmiju uzbrukumā, ar interesantu taktisku gājienu izcēlās Slovāku speciālists Julijus Šuplers, kurš pirmajā trīniekā salika kopā uzreiz 3 nominālos centra uzbrucējus - Maiku Iguldenu, Taileru Arnasonu un Jānis Pruktu. Neraugoties uz ātri zaudētiem vārtiem un spēles sākumā saņemto Sanda Ozoliņa noraidījumu 2+10 minūtes, kas atstāja uz brīdi komandu cīņā ar 5 aizsargiem rotācijā, rīdzinieki nesabruka. Tieši pretēji tas iedeva papildu kaujas impulsu. Ar vārtu gūmiem šajā mačā izcēlās Miķelis Rēdlīks, Mārtiņš Karijā, Ģirds Ankipans un Jānis Sprukts, taču par mača īsto varoni kļuva aizsargs Guntis Galviņš. Viņš otrajā periodā iemeta 2 ripas, visā mačā sakrājot 2+2 un pelnīti tiekot atzīts par cīņas labāko spēlētāju. Vēl vienus vārtus šajā nogrieznī pievienoja Maiks Iguldens. Pēc uzvaras Miķelis Rēdlīks atzina, ka tie gūti vārti veidojas arī pārliecība par saviem spēkiem un arī spēle iet no rokas. Šodien vienkārši visas kārtas sakrita mums par labu. Domāju, ka visām spēlētāju maiņām bija vārtu gūšanas momenti un līdzīgas iespējas tos realizēt, un visi cīnījās. 2011. gada oktobrī iekrāto 6 zaudējumu sēriju Rīgas Dinamo aizēnoja ar Uzviju. Izbraukuma spēlē rīdzinieki nodemonstrēja satriecošu sniegumu un ar graujošu 7-1 sagrāva bēdīgi slaveno Čehova Zviķas. Šajā mačā absolūts laukuma saimnieks bija komandas kapteinis Sandis Ozoliņš, kurš nevien izcēlās ar 2 vārtu gūmiem un rezultatīvu piespēli, bet arī noformēja klasisko Gordija Hova hat-triku, iemeta vārtu, sadeva piespēli un iesaistījās kautiņā. Tā laika Viķas stilā spēle neiztika bez pamatīgām rupjībām un kautiņiem. Mājiniekiem kopumā sakrājot 102 soda minūtes, rīdzinieki pretinieku provokācijas pārvērsa meistarīgā sodā, realizējot 5 skaitliskā vairākuma piegājienus. Par ievērojumu spēles dominanci liecināja arī graujošā metienu attiecība 46-23 par labu Dinamo. Bez kapteiņa Ozoliņa precīzajiem metieniem ar vārtu gūmiem rīdzinieku rindās izcēlās arī Krišjānis Rēdlīks, Frederiks Vargs, Jānis Sprukts, Mārtiņš Karsums un
un Guntis Galviņš. Daži sporta centrs.com komentāri pēc šīs spēles. Bijis gan uzvara, gan šovs, gan daudz vārtu. Par spēles beigām normāls kautiņš, bet tie viķas kaušļi ir mīšļi. Sist guļošu nav māksla. Ozo Malacis Cibuļski aizstāvēja. Rauta Kalio varētu Nazārovam profilakses pēc presenē pasēju vienu taisno ielikt, lai zin, kā tas ir, kā ne pa tēmu sāk kautiņus. Malači Dinamo, skaista spēle, postskriptum, Jablonskis. Mums uz nākamo spēli pret Viķas vajag vienu atsaldēto, kam nav savas karjeras žēl, lai sadotu pāris pretinieku spēlētājiem ar kļušku pasēju. Jeblonski, Jebloenski, Purns un Slēpe. Diez viņš ir dabūjis ar slēpi pa purnu, haha. Jeblonskis tagad būs visu mūžu pateicību parādā Ozo par to, ka Sandis viņam pirmo rievu smadzenēs iesita. Tagad Jeblonskis varēs beidzot izlasīt, kas viņam rakstīts uz muguras un ar kādu numuru viņš spēlē. Pirms vairāk nekā 11 gadiem Rīgas Dinamo savu skatītāju priekšā izvadīja ideālu spēli ar graujošu 6-0, noslaukot no ceļa Bratislavas Slovan. Ar nevainojumu sauso maču vārtos izcēlās čehs Jakubs Sedlāčeks, kurš neutralizēja visus 22 pretinieku raidījumus. Uzbrukuma smailē to vakar mirdzēja Roberts Bukarts, kurš sakrāja 3 rezultatīvitātes punktus, izceļoties ar vārtu gūmu un 2 piespēlēm. Mainieki pa pretinieku cietoksni raidīja 30 metienus. Bez Bukarta ar precīziem metieniem izcēlās arī Kaspars Saulietis, Līnus Videls, Lauris Dārziņš un Krišjānis Redliks. Šis pārliecinošais panākums pievienoja nepieciešamo tabulas vērtību. Pēc uzvaras dinamieši ar 53 mačos iekrātiem 71 punktu pakāpās uz 8. vietu Rietumu konferencē, ielaužoties kārotajā izslēgšanas spēļu zonā. Pēc cīņas komandas galvenais treneris Artis Ābols uzsvēra uzvaras psiholoģisko svarīgumu. Pirmajā trešdaļā mūsu sniegums bija viduvējs, bet laba realizācija un neliela veiksme palīdzēja panākt 3-0. Turpinājumā mazāk iemetām, bet spēlējām disciplinēti un ar rezultātu 6-0 nav iemesla būt neapmierinātam. Iepriekšējā spēlē pret tiešajiem konkurentiem cietām sāpīgu zaudējumu, tāpēc no psiholoģiskā viedokļa šodien bija ļoti svarīgi uzvarēt, lai kas stātos pretīm. Nav svarīgi, kura komanda nāk pretī, ja rādīsim labāko sniegumu, ar maksimālu atdevi aizvadīsim katru maiņu, tad cīnīsimies ar jebkuru komandu. Toreiz pirms spēles atzina 27 gadus vecais uzbrucējs Pols Šehura. Tieši ar šādu pārliecību un kaujiniecisku noskaņojumu rīdzinieki devās laukumā 2013. gada septembra mačā pret jau iepriekš pieminēto jau Podoļskas Viķas. Šoreiz pretiniekiem atkal tika sagādāta augsta duša. Dinamo svinot pārliecinošu uzvaru ar 6-1. Pats Šehura šajā vakarā izcēlās ar 2 gūtiem vārtiem, bet pa 2 rezultatīvitātes punktiem sakrāja Mets Robinsons un pieredzējušais Aleksandrs Ņiživijs. Šī spēle palika atmiņā arī ar kādu zīmīgu notikumu kluba jaunatnē. Savu debiju KHL līmenī dinamiešu rindās piedzīvoja uzbrucējs Andris Siksnis un aizsargs Edgars Siksna. Pēc šīs jaudīgās uzvaras Rīgas klubs spilgti iesāka sezonu. Rietumu konferences kopvērtējumā ar 18 izcīnītiem punktiem 8 spēlēs pakāpjoties uz augsto 2. vietu. 7420 skatītāju klātienē Arēnā Rīga varēja baudīt absolūtu mājinieku dominanci, ko perfekti ilustrēja metienu attiecība 31-14. Par mača labāko spēlētāju tika atzīts nenogurdināmais kapteinis Sandis Ozoliņš.